Ak! Vecis. Jāatbrīvo vietā. Varētu rasties jautājums, kam tas vajadzīgs. Darbiņš jāmīl. Priekš diviem baigais būsies. Pārāk šiki. Un tā mēs nesam to malciņu, lai nenosaltu. Opā. Vista. Un īstenībā man paliek augsti. Sasalušums tiek viņas iekšā. Nu, mēs esam dzīvi. Mēs esam dzīvi. Uhu! Wow! Opiņā! Čau! Dublis 3. Čau! Čau! Mēs atkal esam mežā, filmēsim mūsu jauno Aiziet dabā epizodi. Šoreiz esam kļuvuši nedaudz vairāk. Jā. Mums diviem ir pievienojušies superīgi divi jauni atbalstītāji, kas ir noticējuši mūsu idejai un mauc tālāk kopā ar mums. Viens no tiem ir superīgākais outdoor preču veikals Latvijā Ceļotājs. Jā, paldies par jaciņām. Jā, no viņiem šīs foršās mamuti jaciņas, kas šodien mums darbojoties sniegos un mitrumā ļoti noderēs. Jā. Un otrs mūsu atbalstītājs, kurš mums izlīdzēja ar šiem galvenajiem varoņiem šodien, kas noteikti noderēs. Nu, bez viņiem mēs neko nevarētu izdarīt. Čiekurs Pro, veikali Cēsīs un Limbažos. Paldies jums par šiem darba rīkiem. Šie būs neaizvietojami instrumenti šodien, jo pagājušā nakts ir bijusi šeit ap 18 grādi mīnusā augsta, tā kā šis palīdzēs mums sagādāt malku. Un nenomirt. Un nenomirt, jā, jo kļūdas šādi mīnus nepiedod. Aiziet, maucam. Aiziet dabā. Nu ko, dodamies nelielā izpētē, lai saprastu, kur mēs to campsite, vai ne? Jā, jāatrod perfektā vieta. Mums vajag divus nosacīt diezgan rasti izmēra kokus, lai mēs varam viņā stiprināt karkasu. Un tad iesim sameklēsim foršāko vietu. Ok, brienam iekšā. Jāstāsta arī, lai zeme ir daudz maz līdzena, jo mums tur būs jāguļ, lai nav kaut kādi veci celmi vai kurmi rakumi. Tāpēc ir bišķiņ atbildīgs, nopietnas moments. Jā, ņemam, šo mēs esam divi. Mēs esam divi un šis mums būs perfekti rekord attālumiņš. Nebūs arī tik daudz jābūvē. Šis kaut kādi nedaudz vairāk kā 2 metri. Iesiesim karkasu šeit pāri uz šejieni un uztaisīsim 2 slīpumus šeit. Vidas daļā kurināsim ugunskuru un pa vidu caur skursteni mums iesprojām dūmi. Man liekas, ideāla vieta. Izklausās jaudīgi. Plāns, ka mēs varētu mēģināt šodien palikt tajā šelterī bez guļammaisiem. Kurināt un siltumam vajadzētu būt pietiekošam, lai mēs varētu tur komfortabli justies apģērbā un kaut kādā ekstra apģērbā, kas mums ir līdzi somā. Tāpēc guļammaisi mums ir līdzi ar tādu kārtīgu komforta temperatūru, kur mēs varētu arī palikt vienkārši tepat zemē sniegā un nenosalt arī bez uguns. Tā kā tas mums ir tāds kā aptieciņi, kā plāksterīts līdzi, bet es ceru, ka mēs viņu neizmantosim. Mēs, protams, atkal nevaram iztikt bez garšīgas ēšanas līdzi pārniņai. Nav jau laikam pirmā reize, kad sākotnējais plāns neizdodas. Mēs tepatās izmetu mazu līkumiņu un atradās piemērotāka vieta. Smukāk. Smukāk arī. Smukāk. Tā šitas mums traucē, ja? Jā. Šitas mums ir tieši vidū un viņu vajadzētu izzāģēt ārā. Jāziedo 2 eglis, no kurām mēs tad arī paņemsim stumbrus priekš augšējā karkas uzreiz, un varbūt, ja sanāks, tad kaut kas arī priekš staķņiem, un jau būs materiāls, ar ko tad mēs varēsim pakot viņu. Tātad šeit no šīs pirmās eglītes mums jau sanāks šim platumam būs 2 karkas augšējie staķņi, un jau
prāvs daudzums ar zariem priekš jumtiņu nosekšanas. Kā izmantosim visu veiklīgi pilnībā. Varētu rasties jautājums, kam tas vajadzīgs. Protams, mūsdienās mums ir teltis, hamoki un iespējams, ka šis te viss ir lieki, bet nezinu, tāpat arī kaut kāda senu tradīciju kopšana, tas pašs tautas dejas vai kaut kas arī varbūt, ka mūsdienās īsti vairs nav aktuāls, bet cilvēki tāpat to dara, un tāpēc arī šīs senās primitīvās metodes, kā pasargāt sevi, kā izdzīvot skarbos apstākļos, vērts zināt, un mazums kādreiz šīs situācijas var noderēt. Tieši tā, un otrs ir bišķi sevi izaicināt. Izaicināt, jā, un tas ir vienkārši forši. Šitas būs tā kā jumtiņiem, jā? Nu jā, doma, ka mums ir no vienas puses tāds, no otras puses tāds pats. Šeit vidū tad mums ir ugunskura daļa. Viens mums gulēs šeit gareniski, un otrs šajā pusē gareniski. Šeit būvēsim vēl otru pusi. Un šitās visas kujas mēs sataupam, tas nāks apakšā, jā? Tā kā klājiņš kaut kāds. Vai pa virsu jumta daļai? Tas būs jumta daļai pa virsu un arī apakšā, protams. Tas kujas daudz aizies. Te par jakām gribējās pateikt, par jakām ir ka braucot uz šejieni ārā temperatūra 7 grādu mīnusā laikam bija patreiz. Un ko es apakšā pavilku? Apakšā pavilku vienu plānu dūnu jakas kārtu. Un ir termoveļu vēl divi līmeņi. Un man patreiz ir karsti, gribētos varbūt pat novilkt nost, bet bišķi pārsteigts, ja godīgi. Man likās, ka būs bišķi pa plānu un, godīgi sakot, es iemetu somā vēl kaut kādu ekstra biezāku jakas kārtu gadījumā, ja man te tagad saltu, bet ir rītīgi ok. Tā kā forši jaka, patīk ērtas foršas liels kabats, te varētu daudz vajadzīgas mantas sapakot un galvenais Gore-Tex elpojošs, mitrumu atgrūdošs materiāls, kas tagad baigi mums svarīgi ir zem šitām eglēm lienot pakaļ materiālam. Tas viss birst virsū un es būtu jau slapi, man liekas. Tas reiz ir baigi forši. Nu jā, man tas pats arī atciņa arī. Īstenībā es esmu uzvilcis apakšā termoveļu un flīsa, džemperīti. Un darbojoties ir pilnīgi silti. Un kas man liekas forši šitām jakām, labi, tas tagad varbūt nē, bet ka var attaisīt padusītas vaļā. Es domāju, tādā siltākā laikā un īstenībā arī tā kārtīgi darbojoties ir forši, man liekas, ka tu var attaisīt vaļā uz ventilāciju, lai tev iekšā neveidojās kaut kāds baigais tur mitrumiņš un tā. Tā, Eģu mauc augšā būdu, es gādāju eglītes, zāģēju un pienesu, es tā teikt palīgstrādnieks, bet vispār par sajūtām šīs dienas, nedaudz jau ir uztraukums palikt tajos mīnusos, jo es augstākais īstenībā arī esmu palicis ar Edgaru, kas ir rudens, kad mēs rudenī vai kad ziemas sākumā palikām 0 grādos, kaut kas tam līdzīgs bija. Tas ir vēsākais, bet tad mēs palikām siltos hamakos un guļamaisos un bija forši. Tā kā šī nakts ar to visu celšanos naktī augšā un kurināšanu un uguns uzturēšanu būs tāds foršs piedzīvojums. Bet katrā ziņā man ir prieks, ka es kaut ko tādu varu darīt, jo ja mēs ar Edgaru šito nefilmētu, tad es noteikti šo nedarītu. Tas ir 100%. Tā kā ir forši, ka mēs kaut kā esam satikušies un maucam šito vaļā. Un var redzēt arī, ka jums tas patīk un tā mums arī ir liela motivācija, kad ir tie skatījumi un cilvēkiem patīk. Tā kā aiziet.
Bet klausies, bet reāli tādos mīnus 18 grādos jau var arī nosalt, ne? Var, jā. Kaut kas jāņem vērā. Tāpēc jau ir būtiski šis te, ko mēs tagad ražojam, kad, kamēr notiek kustība un ir darbošanās, ir jau silti, karsti varbūt pat, un liekas, ka visi forši, bet tajā brīdī, kad mēs paliksim stacionāri un tās kustības būs mazāk, paliks vēsi, iespējams augsti. Tāpēc visus pasākums parasti, kad es plānoju, tas būtu vienkārši parasts pārgājiens vai vairāk dienu piedzīvojums, vai kā šajā reizē tāda jau kā izdzīvošanas ieskats palikšanai mežā. Tad kā principu parasti es ņemu ir tāds izdzīvošanas princips 3-3-3-3, kas nozīmē, kad mēs varam 3 minūtes vidēji izdzīvot bez skābekļa, 3 stundas vidēji bez siltuma. Tas tad šajā gadījumā arī ir tas, ko mēs mēģinam nosegt, lai tas neizpildītos. Tad brīdī, kad mēs apstāsimies, beigsim kustēties, lai neatdzistu, tad mums būs šī uzbūvētā telpa ar ugunskura, kas turpinās tad mūs sildīt līdz rītam, kamēr mēs nebūsim tik aktīvi vairs. Pēc tam nākamais princips ir 3 dienas bez dzeramā ūdens, tā vidēji, un 3 nedēļas bez pārtikas. Pie nosacījumiem mēs visu laiku uzņemam ūdeni. Tā kā šie ir tie principi, kurus plānojot jebkuru piedzīvojumu, tu vienkārši aiz viņiem aizķeries un saproti, vai tu ar savu somas saturu vai plānu, kur tu dodies, vai tu viņus noklāsi, noseksi, nodrošināsies. Jā, loģiski. Tieši tik vienkārši, tāpēc šoreiz jā, siltumu organizēsim ar šelteri. Cita zāģēšana ar kārtīgu zāģi. Bet ja jūs arī šādu pasākumu plānojat, tiešām šis te lokveida zāģīts ir, viņu vajag tur ar mazajiem, kas mums iepriekšējās epizodēs arī redzēti, tie zāģīši, kas mums bija tur baigais darbu izdarīt var, bet baigais laiks aizies un fizisks resursus, un nav nepieciešams tērēties. Otrs, kas svarīgs šādā būdiņā dzīvojot, ir dabūt tiešām sausu malku, jo viņa mazāk kūpēs, būs mazāk dūmu un būs patīkamāk uzturēties priekšā. Tad jā, ugunskuru iekurināt parasti vislabākais veids, kas man patīk, ir sameklēt šādas te egļu pazares, bunti. Uztaisam šādu buntīti. Viņas ir sveķainas, izžūšas un vienmēr labi aizdegās. Nākamais, kad pēc tā mums seko smalkāk jau sagatavot skaliņi. Un tad jau rasnāks pagalītis sagatavojam papīru, lai tur būtu pēc iespējas vairāk vietas, kur iekrist dzirkstelē no kramiņa. To var darīt arī ar bērzu tāsi, bet mums šeit reiz ir skujkoku mešs un tāsi atrast mēs nemeklējām. Tad jā, liekam maksimāli tuvu kramiņu. Pirms šķilšanas varam sabērst nedaudz pulverīti no krama, lai jau šķiļot dzirksteli būtu vairāk sprakšķošas dzirkstelītes, kas ātri aizdegtos. Un kurinam. Un uz tā jau liekam tālāk sagatavoto zaru bunti. Tu varbūt sniedz tādu pakalpojumu, ka vasarā tu atbrauc grilu iekurināt. Izreklamēju man uzreiz nodzis. Soli pa solītim. Lēnām kustībā. Lēnām kustībā. Tā pagājušā epizodē tieši stāstīju par dronu un augstumu. Un tagad arī gribēju pacelt dronu
uztaisīt kaut kādus drona kadriņus un vienkārši to nevarēja izdarīt, jo DJI jau rāda, kad baterija ir pa augstu, vajag sasildīt vai uzlādēt. Nu, tad es ieliku termobiksēs tagad un ceru, ka tur ir gana silts, lai uzsildītu bateriju un varētu uztaisīt drona kadrus. Nu, Eģi, neiet nemaz tik ātri, ne? Nē, nu, kā es teicu, pietrūkst vēl daži roku pāri. Un tad aiziet. Tad aiziet, vajag daudz. Oi, vēl sapūtos. Un tā mēs te riktējamies, ja? Ka uzpūš, tad deg, ka nepūš, nedeg. Uz maiņām arī tagad jau visu nakti pūtīsim to ugunskuru. Ko tu saki? Priekš diviem baigais būcenis. Pārāk šiki. Pārāk šiki. Jāsauc ciemiņus. Piedzvaigžņu viesnīca. Nē, nu liels. Jū. Tad noteikti varēs palikt siltāks un braukt ar ģimenēm. Obligāti. Ar mazajiem. Jā. Puikas tad toči nevar ieriktēt iekšā. Aha. Laiciņš iet uz priekšu. Darbi tik ātri varbūt neiet, bet nu tuvojamies. Dotā brīdī mums arī nav ko jums savādāku baigi parādīt, jo pēdējās 2 stundas mēs pa lielam spraužam zarus un notiek viens un tas pats. Tā kā cenšamies to maksimāli ātri izdarīt un tad jau cerams vēl kaut kāda gaisma būs un darīt pārējos darbiņus. Tālūk. Tālūk. 2 stundu, nu kādu 2 vairāk stundu darbiņš ir. Nu, vispār ir nu, daudz. 5:20, mēs kaut kādas stundas. Daudz, bet, nu, kā redzat, nu, kārtīga zara būde ir. Šur tur mums vēl spīd bišķiņ kaut kāda gaisa cauri un ārpus, bet to mēs vakara gaitā pielabosim. Tā mēs te strādājam. Es turu rokā kameru, uz plecu zāģi neredz, nevar roku tik tālu aizmugurēģa. Un tā mēs nesam to malciņu, lai nenosaltu. Nu, baigie rakari mēs īstenībā esam. Griez iekšā? Nu, griežam iekšā. Davai, slēdz kameru ārā. Tā pārējiem lēnām uz nakts režīmu. Jāslēdz jau gaismas, jo nu jau arī paliek tumšs. Bet nu tāpat salīdzinoši, kā bija rudenī, kad mēs gājām ar nakšņošanu. Tumšs jau palika 5. Tagad pulkstenis ir. Cik ir pulkstenis, nezinu. 6 jau. Un vēl jau ir īstenībā gaismā. Sāksim gatavoties vakariņām. Jā. Un ko tas šefpavārs šovakar piedāvās? Skatieties, redzēsiet. Ok. Intriģēji. Maz pauzīt. Maz pauzīt. Jāsviešoja. Opā! Vista! Ko tā dara mūsu zaru būdā? Nezināsim. Vista. Aizliek. Tā nedaudz arī paliek vēsāks. Vajadzētu siltu stēņu iedzert. Un tad jau varēsim ķerties atkal tālāk darbiem. Darbi netrūkst, darbi nebeidzās. Tā līdz rītam. Vienā laidā, traidā laidā. Mājai durvis, ja? Jā, kaut ko. Improvizētās. Ātri improvizēt. Bet varētu būt, kad arī sajies. Kad nevajag daudz. Bišķiņ, lai aizķer. Man liekas, ka ir siltāks, ne? Un arī iekruķījām bišķiņu gaismiņus kaut kādu brīdi, un cik nu mums viņi turēs. Bet tas arī iedeva tādu mājīgumu. Bišķi uzšaptajām arī vēl salikām vairākas klēpes ar zariem. Aiztaisījām durvis ciet. Un pasīs, kā šitais griežās. Un lidojošā vistara sāk palikt brūna. Nu, vispār man liekas, ka ir forši.
Ir ļoti forši. Skaidrs, ka bez guļamais mēs šokar neiztiksim. Jā, noteikti. Vismaz tu varbūt esi trakāks džeks, bet es noteikti līdzi. Te redzēs, varbūt mēs vēl uzkrutīsim bišķi ugunskura lielāku. Tad viss te beigs mums darboties. Varbūt tas paliks foršāk, bet gan jau, ka guļamais. Nu tā kaut kā, mēs bijām atkal sagādāt malciņu. Pulkstens ir jau 9, tā kā nav jau vairs tālu arī tas moments, ka vajadzētu iet atpūsties. Esot ārā, vācot atkal malku, un tiešām ir ārā augsts un ienākot iekšā, tas tā pirmā sajūta, kā tāds maigums, siltums un tiešām patīkams sajūta ienākot. Nu to mēs esam te radījuši. Jā, un vispārībā šodien mēs iegājām veikalā un sapratām, ka mēs jau īsti nezinām, ko taisīt. Jā, viss kaut kas jau ir pamēģināts. Tā kā, ja ir idejas, ko vajadzētu uz ugunskura pagatavot, ko jūs gribētu redzēt, apakšā komentārā var atstāt. Jā, droši rakstat savu mīļāko pārgājienu recepti. Jā, mēs tā pamēģināsim. Tieši tā. Viss ir trakā gaismā un trakos dūmos. Jā, izskatās bombiski. Nu, baigi ekscelenti. Laiks to vistiņu palaist pannā, ne vēl? Gatava. Bomba. Nu ko, esam beidzot nopelnījuši vakariņas, naksniņas. 10 vakarā. 10 vakarā un... Kaut kas teica pēc 6 neēst, bet... Jā, bet nu mēs neesam ēduši arī kopš 6. Nezinu, kad mēs ēdām. Kopš brokastīm. Kopš brokastīm, jā, tāda. Tā kā tagad jāpelnītas vakariņas. Ķeramies klāt. Nu ko? Labu apetīti. Bet... Labi, pirms. Mums vienkārši jāizdara šis ir. Mēs baigi gribam ēst, bet nu kā liekas, kāda bija šitā diena? Man patīk. Man liekas, arī bija ritīgi laba. Nu, es baidījos par to nosalšanu, bet beigās... Būdiņā ir silti un... Būdiņā ir silti un... Nu, baigais process, tā ir nopietna strādāšana, lai pie tādas būdiņas tiktu. Jā, jā. Tas nav tā, ka... Un divatā mēs arī, es tā kā vēl filmēju, es nevaru visu laiku pieslēgties. Edgars ir izdarījis lielāko darbu. Es tā kā palīgs strādnieks, bet nu, beigās būda ir un nosaluši, es domāju, ka mēs nebūsim. Nu, tā kā... Labi, pietiek, labi, viss pietiek. Tālāk mēs vēl parādīsim noteikti, kā mēs dodamies gulēt. Bet tagad jā, labu apetīti. Pau, pau. Nu tā, ieklājām paklājiņus. Edgars jau atlaidies, pilnīgi priecīgs, laimīgs, viss labi. Nē, nedaudz nedaudz pietiekoši, lai naktī salta tur pūš no turienes tā egļu zaru kārta ir, nu, varēja būt biezāka. Kaut kāds vējiņš cauri tiek un līdz ar to droši vien, kad agrāk vai vēlāk tajā guļamaisā nāksies ielīst arī man. Nāk miedziņš. Sāk nākt miedziņš. Nu neko. Jātaisās arī ir. Šodien es domāju, jā, tas te mums ir viss. Mēs Šis šodienai arī viss. tiekamies rīt no rīta. Tiekamies rīt no rīta. Un tad jau mēs stāstīsim, kā mums pagāja nakts. Jā. Davai. Čau. Pulkstens ir 5 no rīta. Palika augsti. Sapratām, ugunskurs ir aizgājis. Ir mellēs. Viņš ir palicis melns. Es vēl pa nakti viņu kaut ko tur čubināju, bet tad es sapratu vienā brīdī, ka jā, es vairs viņu nevaru. Un īstenībā man paliek augsti, man sāp kakls. Tas ir šīs nakts updates nelielais. Nu? Ko es gribu tikt ārā pakaļ cirvim? Bet es saprotu,
kad žāvēties nolikušie zābaki. Sasaluši, tiek viņos iekšā. Tev ir sasaluši zābaki? Nu jā, mums te ir augsts. Labs. Nu jā, Edgars uzlika te augšā. Smuki karājās, domāju, izžūs. Viņi ir pilnīgi sasaluši kramā. Labs. Nu ir augstums, nu noteikti ir te mīnus 15 grādi tagad. Edgars atgrieza dzīvību, siltumu. Zābaki, nu, zābaki ir. Šito mēs baigi nofeilojām, šito nevajadzēja. Nu, nevajadzēja, jā. Miedziņš bija saldāks. No kļūdām ar to mācās. Jā. Zābaki visi sasaluši, kājas iekšā dabūt nevar, lai tiktu ārā pakaļ cirvim. Bet tagad paliek atkal siltāks. Atkal foršāk paliek. Un labā ziņa, ka ir jau pulkstens kaut kādi 6. Tā kā gulēt īsti arī vairs jāgiet nav. Jā, tā kā vēl bišķiņ jālien iekšā guļammaisos, gan jau pačilot, un tad jau filmēsim, rādīsim to rīta daļu. Tad jau gan jau vēl vairāk pastāstīsim, kā mums tā nakts. Jā. Labrīt, Edgār! Labrīt, nu mēs esam dzīvi. Mēs esam dzīvi! Uhu! Yes! Nu? Nu, kad ugunskurs kurās ir bišķiņ labāk. Ir bišķiņ labāk, jā. Nu, bija tas viens momentiņš, bija tāds, saka, es pamodos, man bija tiešām augsti. Es arī pamodos, ne tāpēc, ka man gribējās celties, bet rebināju. Bet, nu, tagad arī mēs kaut kā redzam, ka mums tā būda šeit var ļoti tā labi redzēt. Labi grieztos mums ir skurstenis, tas jau pats pa sevi. Bet nu te būtu ko strādāt vēl. Bet nu labi, mēs ceļamies augšā, nakts ir aizvedīta. Labāk, sliktāk, bet nosaluši neesam. Jā, brokastojam un dodamies. Jā, brokastojam dienas gaitās. Un pakojamies tālāk. Tā kā tā. Pirmais mēģinājums. Pirmais mēģinājums, varbūt šoreiz sajies ar pirmo reizi. Action. Action. Wow. Nu ko? Nu, nakts mums ir noslēgusies. Esam dzīvi. Esam pārlaiduši. Pārlaiduši nakti, jā. Varētu teikt pārlaiduši, vai ne? Jā, pārlaiduši nakti. Bija kļūdas ar to ugunskuru. Mēs nesadalījām, kurš tad īsti celsies, kurš nē. Es tur kaut ko, kamēr nevarēju aizmigt, piemetu, un tad mēs aizmigām, un tad mēs pamodāmies augstumā. Jā, pilnīgi melns izdisis, tā, ka nav nevienas oglītes. Viss bija jāsāk no jauna, un pēc tam jau atkal uzkurinot bija diezgan silti un ok. Jo ap tiem 5 pamostoties, nu man likās, ka es esmu apaugstējies. Man kakls sāka sāpēt un bija augsti. Muļķības, bet tagad siltu kafiju izdzerot, te viss ir baigi labi. Un kas vēl no rīta atklājās, kad tumsā to mēs nevarējām pamanīt, kad pakojot no ārpuses būdu it kā izstās normāli pietiekošā daudzumā nopakot, bet no rīta vienkārši pa visām maliņām sāk iekšā spīdēt gaisma. Un līdz ar to tad arī tas siltums mums tur tik efektīgi iekšā tomēr nenoturējās un pa visām šīm šķirbām plūda ārā, ko noteikti mēs domājam, mēs šeit varam arī atgriezties un to darbiņu vēlāk paturpināt. Jā, noteikti uzlabot to visu. Nu, kaut kā tā, tagad mēs dosimies ārā, man netālu vecākiem šeit ir māja, mēs uzzināsim arī precīzi, cik bija tie grādi, bet nu, es domāju, ka bija tie noteikti 11 kaut kādi, nezinu. Nu, bet olas iepakojumā bija. Olas sasali iepakojumā, jā. Jā, un vēlreiz paldies mūsu jaunajiem atbalstītājiem un draugiem Čiekurs Pro. Un superīgākajiem outdoor preču veikalam Latvijā Ceļotājs. Jā, paldies. Nu ko, aiziet dabā. Tiekamies tākās. Let's go! Pop!